Laiks vilināja iziet ārā. Saule bija apsēdusies biškrēsuņu pudurī un, dzerot vasaras nektāru, ar saviem vīgajiem matiem bija apņēmusi visu apkārtni. Vējš, atlaidies Vītolu pazarē, sarunājās ar pāris baltajiem mākoņiem. Jūlijs apsteigāja ražas briestošos laukus, dārzus un pļavas. Vasaras pilnbrieds. Pie vietējā veikaliņa, kurš kalpoja kā tās apkārtnes satikšanās punkts, kurā varēja uzzināt jaunumus, tenkas, baumas, sēdēja vīrietis apbružātās drēbēs. Vecumu nevarēja noteikt, jo friziera krēslā viņš pēdējo reizi varbūt bija sēdējis ap Ziemassvētkiem. Arī bārda nosedza vai pusi sejas. Galvas mateinā daļa atgādināja mežu, kuram steidzami vajadzīga ir sanitārā cirte. No šī matu puduru raudzījās zilas, skumīgas acis. Tās neslēpa dziļās sāpes. Vīrietis tur sēdēja un nevarēja saprast, vai tāpat garlaikojas, vai varbūt gaida kādu. Pagāja garām divas jaunkundzes, kuras bija iegrimušas savās runās un sēdētāju pat neievēroja. Pēc brīža, pavirši nosviežot savus riteņus, veikalā ieskrēja zēnu bariņš. Šai steigai bija nopietns iemesls. Katram mazā sauja sildīja pāris naudas ripas, kuru mērķis jau bija pa ceļam izlemts. To pēc brīža varēja arī aplūkot pie veikala zālē nosviestie riteņi. Katrs turēja saldējumu. Diena ir izdevusies. Nez no kurienes gaisu ostīdams garām pagāja ruds suns. Piestāja pie vīrieša, bet sapratis, ka saruna nevainagosies ar kādu gardumu, devās tālāk. Varēja nojaust, ka ir dienas vidus, jo veikala atvērtajās durvīs parādījās pārdevēja ar kafijas krūzi rokās. Aizvērusi acis un atgāzusi galvu, viņa laikam iztēlojas, ka ir pludmalē, kur silda saule, čivina putni un ne par ko citu nav jādomā. Pārdevēja vīrietim nepievērs uzmanību, jo viņš jau te sēdēja pāris dienas, nevienam neko ļaunu nedarot, klusi, savās domās. Vīrietis nebija no tās sugas, kuri aurodam un izteikdami rupības laka savu dienišķo dzērienu. Vēl tik pāris stundas un diena būs galā, dzerot uzmundrinošo kafiju, domāja sieviete. Kad uzdevusi veikala signalizāciju uzdevumu sargāt visu līdz rīta gaismai, aizslēgusi durvis, pārdevēja devās uz mājām. Pie veikala vairs neviena nebija. Otrā rītā atslēgt durvis, signalizāciju, pamodināt kases aparātu, un diena ir iesākusies. Nes pa kuru brīdi, bet veikala priekšā sēdēja vakardienas un arī iepriekšējo dienu vīrietis. Sīvietei kaut kas viņā piesaistīja. Viņa jau saprata, ka tas noteikti nebija apģērbs un izskats. Varbūt tās skumjās, patiesās acis. Slaukot veikala grīdu, domāja pārdevēja. Rīta pusē pircēju nebija daudz, tāpēc uzvārījusi tēju, sieviete to iznesa vīrietim. Uz šķīvīša vēl tējas krūzei kompāniju sastādīja pāris cepumu. Paldies, pārsteigts teica vīrietis. Labu apetīti, smaidot noteica sieviete un devās atpakaļ veikalā. Pēc brīža, vēlreiz pateikdamies un atnesdams tukšos traukus, pie letes stāvēja skumjais vīrietis. Pašai par brīnumu sieviete teica, varbūt iepazīsimies, Dzintra. Valdemārs, es ceru, ka netraucēju, ka tur dirnu pie veikala durvīm. Nē, viss ir labi, netraucējiet. Vīrietis pagriezās un atstāja telpu. Nezinu kāpēc, bet Dzintrai palika skumji. Nākamajās dienās jau abi pārmīja jau garākus teikumus. Tēju ar kādu cukura devu Valdemārs baudīja veikala telpā. Veikaliņš bija mazs, bet ļoti mājīgs. Vienā stūrī bija neliels atpūtas krēsls, kurš bija nolikts ar nolūku, proti piesēst kādam pircējam vai pircējai, lai var raitāk pārstāstīt vai uzklausīt vietējās apkārtnes jaunumus. Varētu teikt, ka tas bija kā vietējais informācijas punkts. No sarunām Dzintra secināja, ka Valdemārs ir pāris gadus par viņu vecāks,
jo sakrita atmiņas par skolas laikiem, tā laika populārā mūzika. Tikpat neuzspiest un pieklājīgi kā atnācis, tā arī atvadījās un aizgāja. Nes, kas noticis šim vīrietim, ka tik kulturāls cilvēks nonācis šādā situācijā. Pārskaitot kasi, domāja Dzintra. Tieši jo Valdemārs netika teicis, ka nav viņam ne dzīves vietas, ne darba, ne naudas, protams, bet ne nelielās sarunas kā puzli pa gabaliņiem kopainu jau varēja nojaust. Vakarā pēc darba Dzintra nolēma kaut ko pagatavot. Mizojot kartupeļus, viņa prātoja, ka cilvēkam tak vajag ko siltu ar uzēst. Katlā burbuļoja kārtīga lauku zupa. Tā otrā dienā priecēja Valdemāra vēderu. Paldies, tiešām garda, sen tādu nebiju ēdis, slaukot bārdu, teica zupas ēdājs. Varbūt siltā zupa, vai jau sajūta, ka ir iegūta jauna paziņa, bet Valdemārs šodien stāstīja daudz vairāk par sevi. Dzintra uzmanīgi klausījās. Valdemārs pēc skolas beigšanas braucis uz pilsētu studēt inženierzinātnes. Dzīve kopmītnēs, knapināšanās, jo vecāku rocība nebija liela. Pēdējā kursā satika savu topošo sievu. Uzreiz pēc studijām apprecējušies. Variants tikai viens – dzīvot pie sievas vecākiem vienā no nelielajām istabiņām privātmājā. Dzīvot jau varēja, bet gribējās savu mitekli. Darbs bija abiem, gan pašai, gan sievai. Brīvajos brīžos brīvprātīgi piespiedu kārtā strādāja sievas vecāku saimniecībā, bet doma par savu kaktiņu abus nepameta. Stāsts aprāvās, jo veikalā ienāca pircēja, kurai arī gribējās parunāties, uzzināt, kas jauns apkārtnē. Tāpēc, lai netraucētu, Valdemārs atvadījās un aizgāja. Atlikušo dienas daļu Dzintra domāja par viņa stāstu un gribējās zināt tā turpinājumu. Tāpēc viņa nolēma Valdemāru uzaicināt pie sevis. Šaubas jau bija, vai jaunais paziņa nepārpratīs viņu, bet lai parauj vējš tos visus pieņēmumus. Abi sēdēja Dzintras nelielajā virtuvītē, un vakariņojot saruna ievirzījās Valdemāra stāsta turpinājumam. Abi ar sievu nolēmuši, ka jāņem no bankas aizņēmums, jo savādāk pie sava mitekļa netiktu. Pēc mēneša savu sieviņu uz rokām ienesis viņu jaunajā dzīvoklī. Gaišs, saulains, divistabu dzīvoklis, prieks neizsakāms. Bet laime nolēma, ka no jau abiem tās pietiks, un sākās tumšā strīpa. Valdemāra darbā lēma par darbinieku samazināšanu. Tas skāra arī Valdemāru. Viņš sevi mierināja, ka ar savu izglītību atradīs citu darba vietu, bet tā nenotika. Banka kā tiesnesis savos termiņos nebija pielūdzama. Abi nolēma, ka Valdemārs dosies darba meklējumos ārpus dzimtās zemes. Sākās jauns dzīves posms svešā zemē. Pirmajā periodā abi sazinājās, bet tad kaut kā sieva palika izvairīga. Tad nav laika, tad nogurusi, tad citas darīšanas. Valdemārs neko vēl nenojauta. Pēc laika vīrs atgriezās, bet viņu sagaidīja tikai tukšs dzīvoklis. Sastāvējies gaiss un putekļu kārtu uz palodzēm un plauktiem liecināja, ka tas sen neviens nav bijis. Dīvaini. Nebija varianta, kur sievu meklētu. Nolēmis, ka pagaidīs, varbūt pāradīsies. Divas mokošas dienas. Dzīvoklī joprojām bija viņš viens. Neziņa dzina Valdemāra aizdoties pie sievas vecākiem. Uzņemšana vēsa, atturīga, kā pret svešu cilvēku. Neko viņi nezinot, lai paši tiek galā. Neviens abus prom nedzina, bet nē, redz vajadzēja savu dzīvokli. Valdemārs tā arī nesaprata, vai tiešām vecāki nezina, kur meita, vai par spīti to nesaka, lai padancinātu uz notu. Negulētās naktis un neziņa Valdemāram atņēma spēkus. Dzīvokļa saimniekam tukšais leduskapis lika saprast, ka laiks doties uz veikalu. Pie veikala ieejas Valdemārs aizmirsa, kāpēc te nācis,
jo acis rādīja, ko sirds nespēja pieņemt. Sievu apķēris bija cits vīrietis. Viņa tam nepretojās, bet gan piekļāvās viņam. Neticami, bet tas bija. No aprautās sarunas viss bija skaidrs. Sieva netaisās sēdēt pie loga un gaidīt kaut ko. Dzīve nestāv uz vietas. Ko padarīs? Sirds izvēlējās citu. Apstulbis Valdemārs stāvēja un nezināja, ko teikt un vai vispār ir ko teikt. Viss bija sabrucis, pilnīgi viss. Pārējās dienas, nedēļas un mēnešus Valdemārs nekur negāja, ne ielās, cilvēkos, ne darba meklējumos. Pienāca arī tas laiks, kad banka sūtīja brīdinājums par aizņēmumu apmaksu. Valdemāram, ja godīgi, bija viena alga. Dzīvokli banka pārņēma savā pārziņā. Viņš palika uz ielas, jo dzimtajā pusē ar nav pie kā. Vecāki citā saulē, bet vecāku dzīvesvietā mitinājās Valdemāra brālis ar savu ģimeni. Vienā istabiņā tur tiešām visiem nav vietas. Kā murgainā miegā klīdis pa ielām, līdz attapies uz šosejas, kur kāds tad arī viņu izlaidis šajā apkaimē. Skaudrais stāsts bija izstāstīts. Dzintra nezināja, ko teikt, bet ir brīži, ka labāk neko sacīt nevajag. Ko šādā situācijā? Viss būs labi, tas taču muļķīgi. Kas būs labi? Sieva atgriezīsies, banka atdos dzīvokli. Saņemies. Tas tāpat kā noslīkušiem teikt elpo un dzīvo. Valdemārs pateicās gan par vakariņām, gan par to, ka uzklausīja viņa stāstu. Viņš piecēlās un aizgāja. Dzintra it kā gribēja piedāvāt naktsmājas, it kā nē. Sajūta tāda kā ledus gabals pavasarī, kurš dreifē no viena krasta uz otru. Svētdienas rīts bija nesteidzīgs, jo šodien uz darbu nebija jāiet. Vēl rīta svārkos viņa stāvēja pie loga un pārdomāja Valdemāra vakardienas stāstu. Nelielajā pagalmā stāvēja viņš un neuzdrošinājās nākt pie Dzintras durvīm. Viņa iznāca pretī. Valdemārs raudzījās Dzintrā ar tādu kā atvadu skatienu. No saburzītās azotes vīrietis izcēla ziedošu usnes zaru. Daba ziedus bija sakārtojis kā mazas galviņas purpura krāsā. Gribēja būt galants, bet zinot manu šī brīža situāciju, neko citu nevar atļauties. Paldies, ka nebijāt viena no tiem nosodošajiem cilvēkiem, kura ieskatījās manā sirdī, nevis ārējā izskatā. Jā, tas arī ir svarīgs, piekrītu, bet daudzi neizdomājas, ka dzīvē notiek tā, ka nav iespējams sevi sakārtot un izskatīties pēc sabiedrības pieņemtajiem standartiem. Paldies, Dzintra, ka ļāvāt man izrunāt visu sakrājušos. Lai šis skaistums ir kā neliels paldies. Cilvēku usni necieš un nemīl, jo tā ir asa un dzelonaina. Bieži pamana tās ērkšķainās lapas, nevis skaistos ziedus. Ziedus, kurus ļoti ir iecienījušas bites. Usni varētu salīdzināt ar visiem tiem cilvēkiem, kuri bija vai ir manā situācijā. Redz tikai tos dzeloņus, bet reti kurš iedomājas, ka tur aiz tiem ir sirds, sāpes, notikumi, kuri ir noveduši līdz šādam usnes stāvoklim. Līdzība ar šī asuma īpašnieci ir vēl vienā faktā. Tās pārsvarā aug sausās, skarbās vietās, pat graumalās, tāpat kā mēs dzīves pabērni, bitināmies turpat, cerot, ka kādu dienu atradīsim savu sirdsmieru un patstāvīgas mājas. Valdemārs pasniedza savu interesanto ziedu variantu, paklanījās un aizgāja. Dzintra ielika vāzē atnesto dabas brīnumu un veroties tajā piekrita vīriešu teiktajam, ka reti kurš ieskatās tā vērīgāk, usnes gadījumā saredzēt starp dzeloņiem ziedu skaistumu, tāpat kā grūtībās nonākušos, nenosodīt, bet ieskatīties acīs, jo tās nemāna, attaino visu skaudro patiesību. Rotājot veikala vienīgo logu Ziemassvētku noskaņās, Dzintrai ienāca prātā Valdemārs. Nes kā viņam iet, kur viņš ir, vai atradis savu vietu dzīvē.
jo vasarā pēc tās sarunas Valdemāra pie veikala vairāk nebija. Aizbraucis, aizgājis, bet Zintra zināja tagad tik vienu, ka turpmākās vasaras viņa uz usnēm raudzīsies savādāk, bez nosodījuma. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.